Čauņas, laimīgi jauno gadu! Šis video ir par jaunā gada apņemšanos. Ok, es nemāku izrunāt šos vārdus. Jā, tātad, kāds ir jūsu apņemšanās? Ko jūs domājat tādu, ko jūs gribat labot, nevis labot? Ko jūs gribat apņemties šajā jaunajā gadā? Tā ir pareizi? Laikam. Tā, manas divas lietas, kuras es gribu labot savā dzīvē, realizēt, ir atsākt vingrot, pirmais, un otrais ir agri celties un agri iet gulēt, kas ir divas ļoti interesantas lietas man, jo agri gulēt es tā kā tas ir vienkārši dīvaini. Man vienmēr likās, ka es esmu vakara pūce, bet tad sapratu, ka es ēdu vakariņas 10. vakarā, kad man jau sen bija jāiet gulēt. Un, jā, tā kā tādas mazas lietiņas, bet diezgan tomēr izmaina dienu, kā iet un tādā garā, ne? Un, jā, tātad, pirmais, ko es teicu, kas man vēl ir? Es sakarā ar to vingrošanu, es vēl pierakstīju, neēst apstrādātus ēdienus, bet, nu, tas tur tā. Tātad par vingrošanu es meklēju un atradu šādu te sievieti, meiteni, kurai ir programma. Viņai ir tā kā tāda e-grāmatiņa, ja? Un tad aizējam pie, kur ir? Tūlīt, rekur. Un tādi viņai tie vingrojumi izskatās. Un vingrojumi ir 3 reizes nedēļā, un svētdienas, laikam, sanāk ir brīvas, un tām dienām, kad ir tukšas, tad vienkārši, tur, nezinu, ej staigā vai skrien vai riteni brauc, kaut kas tāds apmēram. Jā. Un es pamēģināju jau šo iepriekšējo nedēļu jau izdarīt, un man ļoti patika. Es pamēģināju tā, lai zinātu, lai es varu izturēt viņu, un bija jāsaka, ka bija diezgan grūti, jo ja jums arī šīs apņemšanās ir līdzīgas kā man, mēs varam būt tā kā tādi divi čomi, kas tā kā, zin kā mums, mēs varam to izdarīt, un esmu ar tevi kopā, jau saproti? Tā kā jā, jūs gribat vingrot kopā ar manīm, protams, es ielikšu linku tai e-grāmatai, un jūs varat arī kopā ar manīm vingrot, un es nezinu, vai jūs gribat, bet es pati gribu. Ik reizi 2 nedēļās mošu ielikt video un pateikt, kā man iet ar šīm cik reizes jau pateicu apņemšanās, kā man iet ar vingrojumiem un kas bija otrais, celties agri un vai man sanāk, un kādi, ja jūs ceļaties agri, kādi ir jūsu ieteikumi, ko jūs dariet, vai jums vienkārši ir pieredze tā darīt. Jo, protams, apņemšanās arī ir filmēt vairāk video, bet piemēram, uzveču video, viņš kaut kad būs, kaut kad nākotnē, 2016. gadā, kaut kad viņš būs, bet tas, kad es jau viņu filmēju jau kāds 3 reizes, un tagad ziemā ir tā, ka es viņu uzfilmēju, un filmēšanas laikā paliek tik tumšs, kad vairs man kvalitāte paliek pretīga, un man vienkārši nepatīk skatīties, un man nepatīk montēt to video vairs, un tas notika pirmās 2 reizes, laikam, vai pirmās pa 3, man liekas, pa 4 reizes filmēju. Un pēdējo reizi sanāca viss super, tā kā viss gaisma, viss bija forši, vai ne, bet tad beigās es sapratu, ka man nepatīk, kā tās uzacis izskatās, un tad man likās, jā. Un tad man arī bija ieplānots video priekš jaunā gada. Es biju uzfilmējis video, bet tad es arī viņu uztaisīju, viss bija forši. Un bija 2 lietas. Man nepatīk, kā izskatījās beigās, un kvalitāte arī palika sūdīga. Video beigās, krači, vienkārši palika tumšs, un es nezināju, ko iesākt vairāk. Un plus, man vairs nebija atmiņa telefona, kamerā, un baterija arī vairs jau zuda, un krači, visādas problēmas, vai ne? Un tāpēc es būšu organizētāka, sākot ar šodien, vai ne? Jā, super. Un
jā, tā kā es domāju, man ir tā kā daži mazi īsi, cik pretīgi. Man ir daži klipi, kur es ķipa jau vingroju, parādu, kā es izturos pirms ķipa, tā, lai jūs redzat, kā kaut kas atšķirās vai kaut kas tāds, jā. Un, ko es vēl gribēju pateikt? Es nezinu, rakstiet komentāros, kā jums iet, ko jūs dariet. Jā. Un droši pievienojieties man šajā vingrošanas programmā. Jo, tā nav programma, bet, vingrojam kopā, un tad mēs varam kopā tā kā parādīt rezultātus savus un tā tālāk, un jā.